Ilze Supe, neiroloģis, algologs, strādāju Pauls Raņa Kliniskajā universitātes slimnīcas ambulatorijā daļā par konsultantu un esmu ambulatorās daļas vadītāja. Parkinsona slimība īstā viņa tomēr ir ģenētisks noteikti, un tad ģimenē pārmantojas no vecākiem bērniem, bet tas veids, kā izpaužās, var būt ļoti dažāds. Var būt mātei ļoti smags Parkinsons, bet bērniem un tālāk paudzēs neizpaužās tik ļoti stiprā veidā, bet var izpausties ar līdzīgiem simptomiem, jo tur ir bojājums centrālās nervu sistēmas noteiktās struktūrās, zemgaros kodolos, un tās ir ļoti tuvu stāvošas struktūras. Tāda līdzīga slimība ir esenciāls tremors, kas ir labdabīgāka par Parkinsonu slimību. Ar to var cilvēks dzīvot līdz mūža galam, bet dažreiz šis tremors arī, tas ir trīce, rokās ļoti izteikta. Šī trīce var būt tik ļoti izteikta, ka traucē cilvēkam dzīvot vēlākās stadijās, bet nebojā smadzenes. Ja Parkinsona slimnieki visi paliek lēni, tad esenciālā tremora slimnieki ir ātri un tādi kustīgi, bet viņiem ir izteikta trīce, kas traucē šo sadzīvi. Un tad arī ļoti tuvu stāvoša slimība ir šī muskuļdistonija, kas arī ir pie ekstrapyramidālās sistēmas bojājuma, pie ceļu bojājuma, pie neiroloģisko saistību bojājuma. Arī šeit dažiem pacientiem ir gēnu noteiktas attīstība, bet tā ģimenē gadījums ļoti reti, kad novēro, kad pārmanto. Drīzāk iepriekšējās paudzēs ir bijušas Parkinsonisms vai šīs trīces, un tad izpaužās šīs muskuļdistonijas. Varbūt dažos vārdos tā ir tāda gandrīz retu slimību grupa īstā muskuļdistonija un ir primāra, bet sekundārā muskuļdistonija ir biežāk sastopama un tā uz to citādāk jāskatās. Šī primārā muskuļdistonija var būt ļoti smagas formas un tas arī ir ģenētiski noteikti, bet bieži arī ir tā, ka nav ģimenēs pārmantots, bet ir gēnu mutācijas. Un šīs gēnu mutācijas rada šo patoloģiju.